Kanam ražojuma bagijus autoziņās esam rādījuši nereiz vien. Ar tādiem, piemēram, startē Latvijas minirallijā. Tomēr pirms uzsākt autosportista gaitas, bagijs ir jānopērk, un tam ne katrs ir gatavs. Kanam pārstāvis SDK nolēmis piedāvāt sacīkstēm gatavu Maverick īrei. Galvenā ideja bija tāda, lai cilvēkiem padarītu viņu pieejamu, lai parādītu, kas tas tāds ir, lai viņiem būtu iespēja ar viņu izbraukt, iepazīties un sacensību režīmā, lai to visu varētu notestēt. No vārdiem pie darbiem. Iepazīšanās ar īres Kanamu notika Mūsas autokrosa trasē Bauskā. Jauda šīm ir 230 zirgspēki, 900 kubi 3-cilindra turbomotors un drošības karkas ir iekšā, sporta sēdekļi ir iekšā, 6-punktu jostas ir iekšā, tātad pilnā ekipējumā un viss te ir gatavs braukšanai. Ja agrāk ar šādiem bagijiem drīkstēja startēt tikai minirallijā, tad tagad Latvijas Automobīļu federācija pieļauj to startu arī rallija sprintā, kas faktiski ir pilnvērtīgs rallijs, tikai īsāks. Cilvēki interesējās un grib braukt, un viņiem ir jādod braukt, jo tā tu vislabāk vari dabūt to iespaidu par viņu, jo no malas skatoties, tas ir viens, tad, kad tu pats izbrauc, tad tu saproti viņu to veiktspēju, to performance, tā teikt, cik viņš ātri iet, kā viņš ieskrienās, kā viņš bremzējās, kur var atļauties vairāk nekā, tā teikt, ir rallija mašīna vai ielas mašīna. Un, tās viņa priekšrocības. Šeit ir variātoru piedziņa. Ja otram bagijam ir DCT kārba, tātad viņai ir 7 ātrumi, tev ir iespēja izvēlēties vai ar automātisko režīmu braukt vai ar lāpstiņām slēgt stūrs, tad šim tev nekas nav jādara. Tu ieliec draivā, gāza bremze, stūra ir pietiekoši īsa gājiena, tur tā teikt, tā kā ar kartiņu braukt. Taču kartingam nav drošības karkasa un priekšējā stikla. Kanam Maverick tas viss ir. Šajā gadījumā šeit nav apsildes sistēma, bet mums ir priekšējais apsildāmais stikls. Tas ir vairāk dēļ tā, lai nesvīst loks ciet. Bagija vadīšana pat tiešām ir elementāra. Ierūcinam, apakai gaita, neitrālais un uz priekšu gaita, tātad virsātrums. Ieliekam ātrumā, gāza bremze, braucam. Rallijā brauksim visi ar pilnpiedziņu. Bet ir opcija, ka mēs varam ieslēgt arī tikai pakaispiedziņu. Vienlaikus ir paredzēta priekšējā diferenciāla bloķēšana. Tajā momentā, kad mēs sabloķējam priekšējo diferenciālu, tad visi 4 rati ir pa cieto. Tālāk viss ir braucēja rokās. Tā kā Kanam Maverick ir ļoti viegls, tas ir patiešām ātrs. Ja ir iespēja iemīlēties vēlreiz, izbrauciet, izmēģiniet, vienkārši mēmākais aparāts. Un pat ja fizika tomēr izrādās pārāka par zirgspēkiem, nekas traks. Mums taču ir drošības karkas un sporta krēsli. Izjūtas, pirmās izjūtas, kā ar kūlenīti, viss it kā labi, dzīves veseli. Pleci vietā, rokas vietā, mašīna arī vietā.